es varu ieiet, ko es tur vēl varu, nu, teiksim, e-bankā samaksāt visus rēķinus, priekškam kaut ko citu vajag, nu, tā, nu, paskatīsimies, tā, aha, 12 vēstules. Tomēr nav aizmirsuši mani maleči. Nu, paskatīsimies. Latīņu skolotāji. Gribu pastāstīt par sevi. Es aizskaru mākoņu kalnus. Mana ikdiena paiet mākoņos. Es dzīvoju tajos, gādājot par citu drošību un komfortu. Lidojot mākoņos, dodos uz vietām, kur daži nokļūst tikai sapņos. Sapņus izdzīvoju ikdienā. Tas arī būtu viss. Laimīgi. Eva. Neturēts, nu, tik nopietna meitene bija. Tagad tik pa mākoņiem un tik pa gaisiem. Nu, paskatīsimies, ko tad viņa te tādu sadarīs. Ļoti daudz tikšanos, bet es nesūdzos. Man ir daudz draugu, paziņu un labi sakari. Nu, tad es domāju, tik tiešām nav kur sūdzēties. Tagad sakariem ir ļoti liela nozīme. Sagādāju cilvēkiem prieku, un man tas patīk. Brīnišķīgi. Man ir labas tirzniecības un mārketinga spējas. Kas to būtu domājis? Tāpēc nav nepieciešama īpaša reklāma, jo visi mani pazīst. Tā, nu, labi.
Nu, redz, Matīs vecumnieks man arī uzrakstījis. Kādās viesībās nejauši izdevās iepazīties ar Intu Teterovski. Runājām par aizvadīto vakaru un nonācām līdz tam, ka mums ir kopīgas intereses. Ar viņa palīdzību nonācu kultūras akadēmijā, kur kļuvu par īpašu cilvēku. Interesanti, kas tas tāds varētu būt šis īpaši. Pastīšos tālāk. Uzreiz pēc akadēmijas izdevās vadīt īpašu kori. Ak, lūkā! Ar laiku mēs kļuvām ļoti populāri un mani uzaicināja uz pasākumu, kurš bija īpaši visai Latvijai. Nu, redz, cik tālu Matīs ir ticis, nu man prieks par viņu. Un tā šovasar šie būs jau 3. dziesmu svētki, kuros esmu virsdiriģents. Nē, nu brīnišķīgi, nu paskaties, bet nepiepildījās to, ko viņš bija. Viņš gribēja būt celtnieks. Nu, labi.